jāpaskatās rīta gaismās, kā te viss izskatās. Tad mēs dzīvojam zem šīs te arkas. Un te mums ir mazs pagalmiņš, kur var nokārtoties suncītis mīlulītis. Te ir ziedējušas rozes, tagad jau noziedējušas. Ņemot vērā, ka viņiem visur šitie slēģīši, es domāju, ka vasaras sezonā te ir bijis ļoti karsti. Skaisti. Man jau tās kalnu pilsētiņas patīk. Viņam tas reliefs, viena mājiņa augstāk, viena zemāk. Smuki, smuki. Man patīk. Vakar te ienākot, bija mazliet tāda baisa sajūta. Man jau vienu brīdi bija tā likās, ka mēs kaut kādā graustā dzīvojam. Bet šodien, paskatoties gaismā, ir neko, nē, nu viss. Māja ļoti veca. Nu, protams, ka vēsturiska, bet nu, tas jau mums nav nekāds jaunums. Bet viss ir čeki. Dzīvoja vecā māja. Nu, jā, tieši tā. Un re, kur šeit šitas smukais mazais balkoniņš. Un tas ir lodziņš arī mūsējais. Ja? Tur mēs dzīvojam. Jā, nu re, cik skaisti. No lejas izskatās vispār ļoti skaisti. Nu, ja. Iekšā arī. Nē, iekšā arī ir labi. Viss ir tīrs, kārtīgs, izremontēts. Iesim meklēt brokastis. Jā, iesim meklēt brokastis. Vakar pa šito te ieliņu mēs te braucām lejā. Braucām. Un tad Aldis te meistarīgi iestūmās, piestūma mašīnas dupsīti, lai mēs varētu izkrauties. Tas bija diezgan ekstrēmi. Jā, akmeņi viņiem šeit netrūkst. Tad jau var tādus labus bruģīšus likt, kas mums izrok laukakmeņus un grūž iekšā ielās. Labi, gluži tā nav tik dumja, es neesmu. Bet tā sajūta tāda ir, braucot pa mūsējo ieliņu. Nu jā, nu, bet nu gluži katru jau viņi negrūž tur iekšā. Jā, vakar mēs gājām tur pa to ieliņu. Tā arī ir ieliņa. Tā, mēģinam tikt pie kafijas ar krosāniem. Aldis ar kapučīnu. Es gribētu melnu. Viņiem vēl skatās agrs rīts, viņi tā laikam vēl nēd. Viņi tikai... Pirmdiena. Pirmdiena. Viņi ir gatavi iedot tev padzerties, bet sviestmaizes viņiem vēl nav. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Šorīt tikām pie... Klasiskām itāļu brokastiem. Jā, viņi no rīta tikai dzer. Tas, kas ir vācietis, es domāju, tas onkls ir vācietis, kas ienāca ar zrāliņa, bavārietis. Jā. Un mēs ceram kafiju. Aldim ir ķipa Kapučino? kapučino. Jā. Ķipa, man riktīgs kapučino. Es atvainojos. Un man ir darva. Riktīgi. Kas saka? Normāls itāļu. Štīmungam nečurāšanai. Jā. Principā es nelieku cukuru pie kafijas, bet pie šīs kafijas vajag. Pie šīs bišķi vajag. Tāpēc, ka citādi viņš nedod enerģiju. Mums vajag enerģiju. Pēc es nesūdzos. Nu jā, es esmu pamodusies. Maziņais. Maziņais ir ļoti labi paēdis šorīt. Nu, tikai ļoti labi. Jā. Ne tikai paēdis. Tas gan. Labi, labu apetīti. Paldies, nesūdzos. Esam paēduši mazās itāļu brokastītes. Jā. Bet pilnīgi pietiekami. Jā, tagad mierīgi. Nu, kaut kur pa ceļam gan jau, ka mēs Nu jā, protams. Man patīk, kā tā darīšana. Ienāk atkal nākamais. Es saprotu, prasa kaut ko paēst. Nu, viņš tur parādās tam tiem pāris krosāniem plautiņā. Un kas tur vēl tur pāris. Kaut kāda cepumiņa. Un tad no tiem tu izvēlies to, kas tev visvairāk uzrunā. Un tagad arī uztais kafiju. Patīk tas saimnieks. Viņš ir... Principā viņam vajadzētu būt pensija. Kārtīgam pensionāram. Jā. Nu, izskatās, ka viņš te vairāk ir nevis naudas pēc, bet izklaides pēc. Ka viņam varētu būt mājās garlaicīgi sēdēt. Jā, nu šeit ar saviem līdzīgiem pensionāriem, kurš Īstenībā te arī nāk tādi palasīt avīzi, iedzert taliņu no rīta. Un tie ir bavārieši, kas te vēl ir tā kā iesakņojušies. Itāļi no rīta taliņu tomēr nedzer. Ja, kāpēc pensionārs nevar iedzert mazu aliņu no Nu, rīta? pāri, bet man, piemēram, negribētos arī pensijā. Nu, esi vēl pensijā. Nu, labi. Es ceru kaut ko stiprāku.
Jā, jo tas jau būtu alkoholisms. Ne, tas būtu asinsritei. Mēs vakar spriedām, vai te brauc vienā vai divos virzienos, bet principā divos. Jo viņas ļoti zolīdi. Viens otru palaiž. Bez stresa, bez nervozēšanas. Šī jau tāda plata iela. Bet te ir daudz tādas, kur vispār es domāju, ka tā ir kaut kāda ieiešana pagalmā. Nu, tā kā tur, piemēram. Tā, šī ir tā valdības māja, kas vakardien izskatījās tāda diezgan tumša. Viss bija tumšs, tāda tumša un mazliet baisa. Un šodien smuka dzeltenā krāsā. Oi, mums tās durvis ļoti patika. Nu, neizskatās viņas baigi senas, vai nu viņas ir ļoti labi atjaunotas. Tur jau man galdniekam kādam jāprasa, man nav zināšana. Nu, šīs durtiņas izskatās atjaunotas. Es domāju, tāpat kā tās iepriekšējās. Bet, nu, smuki atjaunotas. Tas pulkstenis gan te tāds interesants. Patiesībā, ja man visu laiku tāds klabētu pie mājas, es nezinu, man nepatikt. Ja viņš tā kā visu laiku tā grabi tā braukt kāds, nezinu, kā ķerra garām. Kā viņš darbojās? Ar ūdeni kaut kā viņš tek ūdens viņā. Griež kaut kādas ratus. Bet interesanti, kā viņš var laikā pagriezt. O, baigi interesanti. Bet kaitinoši. Tur apakšā iežās. Mūsu mašīnīte arī vēl ir vietā, kur mēs viņu vakar nolikām. Nē, es jau tā cerēju, ka viņa kad būs. Patiesībā jau. Ko teici? Te vispārībā liekas, ka... Oi, nē. Tā ne, puis. Dosim ar babīti? Bet... Ko? Tur pagažniekā. Kā jāstundā. Tev nav atslēga līdzi? Nē, ir. Un tev grūti pastundīt? Nu, tad ņem babīti. Tu liek ņem babīti. Sāk bišķi dzīvība kaut kāda rasties. Cilvēki sāk parādīties uz ielām. Nu, re, šī ir ieliņa, pa kuru mēs vakar braucām. Un te mums nav skaidrs, vai ir satiksme divos virzienos vai nav. Varbūt arī ir, un varbūt arī nav. Kaut gan te jau ir kabatiņas, kur var ielīst un samainīties. Nu, lūk. Un re, kur ir tie vārti, aiz kuriem mēs dzīvojam. Nē, es tikai jautāju. Tas bija jautājums. Vai slēdzam Nav citu? jau šeit krimināla situācija. Vai neslēdzam? Tu zini? Redzi, kā krimināls. Vēl nē. Tur man slēpjas. Un šī te ir tā mājiņa, kurā mēs dzīvojam. Jā. Ferdīs buču dod mammai, jā. Un smuks rīts. Ļoti smuks rīts. Jā. Tas kā ziņa visiem tiem, kas mājās uztraucās, ka mēs peldam kaut kur kādā, es nezinu, plūdu. Jā. Upē. Nē, mums ir forši. Mūsu lutiņa pagaidām. Jā, būtu siltāks bišķiņ, bet Ai, tā. mēs ziemeļnieki. Mums taču no ziemeļa. Tieši tā. Patīk no rītiem, kā tā baznīcas zvana. Man patīk, ka te ir padomāts par detaļām. Tās glezniņas, tās ir izšūtas. Logiem aizkariņi arī ir tādi izcakoti.
Es saku, man patīk tās detaļas, kas te ir padomāts. Jā, šeit ir ļoti tā smuki, gaumīgi salikts viss. Reku krūze. Es teiktu dekupēta un vecināta. Glīša vietiņa. Ja patīk tādas senatnīgās vietās apartamenti, tad šo te var ieteikt. Tas, protams, ir gaumas jautājums par to, kas patīk. Mums, piemēram, patīk šāda te veida, kur ir kaut kāda sava odziņa, kaut kas. Un nekas, ka jāaiziet pie onkas paēst brokastis. Nē, tas mums galīgi nav, jo pie reizes tu redzi to rīta ritmu, kāds ir, šeit. Un šeit tas ritms ir ļoti lēns. Jā. Lai varētu attaisīt bagāžnieku, mums ir jāizstumjās pa pusē zievas. Un tādu var attaisīt bagāžnieku, bet te normāli, te viss, kas brauc, apbrauc riņķī un nekādas problēmas netājas. Cik vispār te brauc? Nav vēl skats uz zvanu torni. Tad dosimies tālāk, dziļāk Itālijā. Šeit vēl tāda pusvāciskā Itālija it kā ir, bet tāpat laikā visi ar mums grib runāt vāciski. Mums vēl goda aplis. Pilsētiņa. In 50 meters at the roundabout, take the third exit and stay on Piazza San Giovanni. Tas aplis bija tur, kur bija tā strūklaciņa. Ir valdības māja, ja? Turn left onto SS42, SF43 Deer. Šeit mēs gājām brokastīs. Jāskatās, kā kāds nebrauc. Skatīties jau tu vari. Tikai redzēt nevar. Un te ir tieši tik šaurs, lai mēs varētu izbraukt cauri. Nē, man patika tāda paša viduslaika pilsētiņa tāda. Bet loģiski, ka patīk. Aiz ko es šeit meklēju vietu? Aiz ko mēs braucām kalnā un pēc tam lejā? Aiz ko, jā. Aizbraukt kaut kādā ceļmalas viesnīcā, kas šitādi izskatās. Un atkal skats uz tiem kalniem uz to pusi. Čata GPT teica, ka mēs esam gandrīz kilometru augstumā. Fondo atrodas apmēram 987 metri virs jūras līmeņa, uz kalnaina plato Valdinon ielajā. Šajā ciematā dzīvo aptuveni 1400 līdz 1500 iedzīvotāju. No šejienes netālu slejas ielejas kanjons Rio Sas. Vēl viens interesants fakts. Fondo bija neatkarīga pašvaldība līdz 2020. gada 1. janvārim, kad tā apvienojās ar kaimiņu ciematiem Malosko un Castelfondo, veidojot jauno komūnu Borgo Danaunia. Fondo ir gan miera osta kalnos, gan vieta, kur jūtama bagāta vietējā kultūra un dabiskais skaistums. Cik viņam var ticēt, es jau nezinu, bet es jau esmu tāda labticīga. Ja es pieņemu, ka viņš ir vīrietis, tad mans vīrs, piemēram, ir gudrs. Tad es pieņemu, ka viņš arī ir gudrs. Tas skats atkal uz kalniem. Ikdienī, cik smuki te ir. Patīk, cik viņiem smuki tās pelargonītes tagad saziedējušas ir. Mums jau arī smuki zied, bet tomēr šeit tā saulīta siltums, viņš tas augs var labāk izpausties. Tagad pa gaismu redzēsim arī tos milzīgos ābeļdārzus, jo vakar pa tumsu braucot varbūt tā nevarēja saskatīt, bet šis reģions, cik es tā sapratu, ir slavens ar saviem tieši ābeļdārziem. Fondo pilsētiņā notiek ābolu festivāli. Jā, tur tas ir pamatoti. Un kā jau mēs te vakar skatījāmies, ir zaļie, ir ļoti sarkanie, ir rozīgie. Un tāds.
Un galvenais tās ābelītes ir tās, es nezinu, noteikti kaut kādas speciāli. Viņas formē vai, jo viņas ir plakanas. Viņas ir tādās plakanās rindās. Protams, ka viņi apgriež maksimāli un tos zarus izliedz tā, Nē, bet tur jābūt arī kaut kādām konkrētām šķirnēm. Ir ne jau katru šķirni tev ļausies tā iedomājas veco balto dzidro, ja tu viņu sāks šitā formēt. Varbūt tās traki liela ābola. Tur jau būtu traki. Un liela ābola. Braucam lejā no kalniņa. Cik mēs esam nobraukuši? Kādas 20 km un vidējais degvielas patēriņš tev ir cik? 1,4 litru uz 100. Nu, mašīna pati ražo. Jā. Visu laiku uz lejiet. Visu laiku. Jā. Mums jau kaut kā lejā jātiek. Un mašīnīti ražo degvieliņu. Jau nu gluži nē. Bet elektrībiņa ražo gan. Kaut kāds labums no viņas ir. Atpak, cik teica bija? Vidējais patēriņš 1,4 litri. Nav slikti. Nokatās uz 1,3. Drīz sāks ražot arī degvielu. Nu, tagad jau mēs esam kalnu pakājē. Bet te ir tie skarbie kalni. Principā tie skarbie kalni mums palika tur. Nu, kreisajā pusē vēl joprojām ir skarbais kalns. Bet priekšā jau tas jau tāds mīlīgs, tāds apaudzis zaļumiņiem. Un te nav sniegs augšā. Tālāk brauksim pa Maksas ceļu, jo šodien mums ir galvenais tikt ātri uz priekšu. Skaistie skati būs pēc tam. Ai, biļetītes jau. Biļetīti jau karājās ārā. Nu tā. Beidzot esam uz lielā neinteresantā ceļa. Neinteresantā. Nu kā? Pagaidām vēl ir okei, jā. Jā. Pagaidām vēl kalni gar ceļa malām, bet jo tālāk brauksim, jo vienmuļāk tas bānis paliks. Bet tas mums šodien nav smukumam, tas mums šodien ir pārvietošanās ātrumam un ērtumam. Rīts mums ir pagājis rosīgi, piecēlāmies laicīgi, esam pēduši brokastītes, izstaigājuši pilsētiņu, papriecājušies par ābeļdārziem, kas tur bija ļoti daudz. Un tagad mēs braucam dziļāk iekšā Itālijā. Un mūsu šodienas mērķis ir Verona, Boloņa, Florence un Siena, bet Asīze. Tam visam jau mēs brauksim garām. Tam visam mēs brauksim garām, bet nobāzēsimies kādus 2 kilometrus no Asīzes. Nu, lūk, un tur mēs paliksim 3 naktis un baudīsim Itālijas labumus. Ceļā mums ir aptuveni 5 stundas. Apstājāmies Bāņa ieskrietuvē. Te mēs esam gandrīz tā kā nonākuši citā valstī. Te ir silti. Te ir reāli silti. Man ir džemperīts garajās piedurknēs. Un es te jūtos tā kā tāds jocīgais. Es tādu siltumu vairs pat neatceros. Papiņš aizgāja pasūtīt kafiju kaut kādu īpašo. Mēs ar mazo zaķi gaidām, kad viņš atgriezīsies. Šeit drīkst nākt ar sunīšiem iekšā. Es pie durvīm uzjautāju apkopējai, vai drīkst nākt. Tad skaista melna čirkaina sieviete teica, jā, protams, drīkst nākt. Nu, labi, vienīgi, ka viņi negribēja atkal samīļot sunīti, jo viņš reaģē dažādi uz šādām izpausmēm. Es domāju, ka kādreiz viņš kādam arī pirkstu nokodīs. Kafijas pasūtīšana notiks sabakstot tajā aparātņā visu, ko tu vēlies pasūtīt. Un tad tev iedeva čekiņu, un tad tu ej pakaļ. Un redz, kur mans mīļumiņš jau nāk ar kaut kādu īpašo kafiju.
Jā. Īpašo dubulto. Īpašā dubultā. O, tad jau mums būs acis gariem kātiņiem. Nav lāsīta, šeit ir šļuka. Ļuka naftas. Jā, lāsīta būtu, ja būtu paņēmis parasto. Paņem dubulto. Es arī pagaršoju perdi. Nedrīkst mantiņas ņemt. Puisīt, mīkstās mantiņas nedrīkst ņemt no plaukta. Jāuzsadās kārtīgi sunītim ir. Vienīgā izklaide uz šosejas ir interesantās mašīnas. Kādas šad tad mēs te redzam, kas tas ir pēc. Nezinu, kaut kāds ērums divvietīgs. Jā, izlasīt nepaspēju, kas tas tāds bija, bet interesants. Esam braukuši diezgan lielu gabalu bāni. Tādēļ tagad redzēs, cik naudiņas mums par to paprasīs. Introdurre il biglietto. Avvicinare la carta al lettore contactless. 22,30. Prego attendere. Validazione carta in corso. Carta validata con successo. Premere per ricevere. Tagad pagriezām Romas virzienā, un pa šo ceļu mums ir jābrauc 155 kilometri. Pēc tam atkal griežam nost, tas kaut ko mazāk, vai tad esam beidzot galā? Pat jau praktiski galā, tad paliek 16 kilometri. Forši. Šodien kaut kā tīri labi braucās. Es braucu. Kādi Kā mēs... jāsaka? Šitā. Es gandrīz šitā Te ir labs asistents aizmugurē, tāpēc jau tik labi braucās. Man labs stūrmanis. Stūrmanis tev tur sēž lielām ausīm. Nu, mazais zaķi, vai tu kādreiz savā dzīvē esi čurājis pie opuncijas, ko? Neču? Nec. Nu jau lielceļš paliek skaistāks, ja parādās mūsu mīļie kalni, tilti, lejas. Nu, uzreiz ir interesantāk, un arī satiksme vairs nav tik intensīva, kā bija uz Lielā Bāņa. Un sākās atkal tie kalnā kāpēji, ne? Nu, kāpēc jālīši draugs? Austrijā ielējā taisīja pilsētu. Jā, itāļi. Viņi tādi cilvēki temperamentīgāk, viņi uzskrien kalnā. Beidzot, esam nogriezuši nost no lielā ceļa, un te jau tā ainava tīri tāda itāliska. Un tur tālumā es tās pienmašīnas, spīd asīze. Skaties, tā tie kociņi, nu tā ir Itālija, beidzot ir Itālija. Nu tagad beidzot var redzēt to pilsētu, izskatās iespaidīgi. Riktīgi iespaidīgi. Nu kāpēc jālīš tai kalnā? Nē, nu smuki jau izskatās. Bet iedomājies, tu paņem tur kaut kur viesnīcu tur uzceļā. Velcies no ar tiem koferiem augšā. Diez vai tur baigi var piebraukt? Nu, piebraukt tur šruntīgi, jā. Droši vien. Ārzemnieki nevar. Vietējie var. Tad tu velcies klikata. Esam klāt, rekurte, pie konteineriem. Your destination is on the left. Te nu mēs dzīvosim. Mūs sagaida. Divi. Jā, sorgi. Šis milzenis. Šis ir liels priekš. Attiecībā pretī. Ja šis ir 3,5, tad te ir kāds pusotrs kilograms, es domāju. Es nezinu, labi, ja kilograms. Mana sajūsma iznāks mazliet atšķirīgā veidā, jo no ārpuses vēl neko neesmu tā kā filmējusi, bet mums uzliek parādīt istabiņu. Nu, mēs būs iekš lillā, bet tas jau viss ir štrons. Pats galvenais, kas te ir, tas ir skats. Tas ir skats. Mēs izējam uz savas terases
Un mūsu priekšā ir Asīze. Wow! Smaida atradis tādu vietu. Uz to pusi olīvu dārzi. Uz šito pusi atkal olīvu koki. Olīvas, starp citu, karājās, vēl nav nolasītas. Un pietiekami liela vieta, kur mēs varam pasēdēt vakarā, vai no rīta, vai vienalga kad mums ir brīvais laiks, un iedzert vīnu, un papriecāties, un baudīt skaisto silto laiku. Ai, nu reāli skaisti. Asīze ir tāda maza, bet ļoti īpaša pērle Itālijā. Un tā ir slavena galvenokārt 3 lietu dēļ. 1. Svētā Asīzes Franciska dzimtā pilsēta. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki brauc uz Asīzi. Te dzimis un dzīvojis Svētā Francisks, viens no kristietības ietekmīgākajiem svētajiem, franciskāņu ordeņa dibinātājs. Pilsēta tāpēc ir svarīgs svētceļojuma centrs. 2. Svētā Franciska bazilika. Šī bazilika ir milzīga, sastāv no 2 baznīcām vienā, augšējā un apakšējā, un tā ir UNESCO pasaules mantojuma objekts. Iekšā ir Giotto freskas, mākslas vēstures klasika. 3. Viduslaika pilsētas šarms. Asīze pat par sevi ir superskaista. Šauras ieliņas, akmens ēkas, skats uz Umbrijas pakalniem. Tā ir ļoti forša vieta pastaigām, ēšanai, Umbrijas virtuve ir ļoti laba, un vienkārši atmosfēras baudīšanai. Esam izpakojušies un tagad braucam apskatīt pilsētu. Gluži kājām iet, te nav prāta darbs, izskatās tuvu, bet ir aptuveni 3 kilometri. Un mēs noliksim stāvvietā mašīnīti, un tad mēs dosimies tur augšā. Tad mēs paskatīsimies, kā izskatās uz mūsu viesmājas pusi. Domā, tā pilsēta vispār izskatās tāda liela. Pa gabalu viņi izskatījās, ka būs tāds mūrītis ar cietoksnīti. Skaisti izskatās. Tikai, ja tur jākāp, diezgan sūdīgi. Vismaz vienu mazu gabaliņu mēs uzbraucam. Vai tālāk būs jākāp, vai atkal varēs braukt? Tad jau manīs. Ja? Nā. Tad ir perfekti. Jā, re, kur ir. Braucam augšā uz baznīcu. Tas ir forši. Redz, tad jau var tās baznīcas kalnā taisīt. Tajā laikā, kad mums būvēja, taču nebija tāda eskalatora. Nu jā, bet Tad cilvēki bija stiprāki. vienkārši nenodzīvoja tik ilgi, ka nevar uzvilkties. Nu kā labi uzkāpām? Forši. Šļūcot, jā? Tā, kur ir tualete? Tur augšā, tu domā? Un tad tur kungi gāja un taisīja visiem uz galvas. Vai šis varētu būt kaut kāds centrālais laukums? Nē? Viens no laukumiem, jā? Un tad viņš likās diezgan... Viens no galējiem laukumiem. Ā. Re, kur pilsētas vārti. Un viņš likās visai centrāls. Skaisti tas skats no tiem vārtiem. Un draudzīgs sunītis, kas grib draudzēties, bet, labāk mūsējo nelaidīsim klāt. Viņš var atkal pārprast situāciju. Mūsēji atkal ir pamodies zvērs. Mierā. Miers. Nē, tā ka viņš būs tik vecs kā tas, kas iet priekš, viņš arī neries uz visiem. Nē, O, kā tā lavanda smaržo. Tagad mēs ejam uz centrālā laukuma pusi.
Man par prieku tālumā vēl kāds zvērs rej. Nav mūsējais vienīgais. Ja būtu pārēsts, droši vien, ka gribētos kādu saldumiņu. Bet patreiz es dotu priekšroku karbonādai. Kas tev nepatīk karstumiņš? Šorīt tev nepatika augstumiņš. Baigi esmu nosvīdis. Kā nav nemaz tik Tāpēc ir karsts. Baigi interesanti. Tā tas ir. Tur aiziet kaut kur. Uz kaut kādu laukumu tur aiziet ceļš. Viņš atkal grib kauties? Kauliers aizgāja. Perč. Zini, kas ir? Eku policija, mēs tevi atstāsim policijā. Nē, mēs tev uzpūrni nopirksim. Viņš tiešām vienam kājā gribēja iekost. Bet viņš ir čip briesmīgs. Ko pasūtījām vīnu ar skatu? Jā, Ar skatu uz? uz centrālo laukumu Asīzē, kur ir no romiešu laikiem Minervas templis saglabājies un viņā iebūvēta baznīca. Neatceros, kā viņu sauca, bet tā ir otra svētā Asīzes sieviete, pirmā svētā sieviete, kura ir Asīze Franciska mācekle un pirmā dibinājusi sieviešu klosteri. Divi suņi pa kreisi. Ai, nu tad. Un Asīzes vīns. Nu tad priekā. Skaistā vietā. Skaistā vietā, Ar skaistu ar skatu. skaistu skatu. Skaistā laikā, Ar garšīgu vīnu. Vietējo. Asīzes vīnu. Tur ir kaut kā. Esam padzēruši un pēc Aldas sejas apmēram tā mūkam, jo tur neviena nav. Nē, atnāca gan. Skaties, kur gribi tik skaisti visur. Jā, ik pa laikam tur kāds kaut ko iemēģina, bet tālāk par bunkām netiek. Komplektā ar baznīcas zvaniem. Bungo jau viņš varētu skaļi. Bet man ChatGPT par šādiem māksliniekiem informāciju neatrada. Viņš teica, ka vietējā mēroga droši vien. Ar šito var draudzēties, vai ne? Jā, moleque. Ļoti skaisti ielai. Palmas tur aug arī. Reku vīģis arī aug. Tikai šitās vēl nav izaugušas. Izaugušās turisti ir aprijuši. Es tā domāju. Vīģu vietā ir tikai vīģēni. Es domāju, cik vien rokas var aizsniegt, ja turisti ir noplūkuši. Ai, nu smuki. Tie olīvu dārzi. Un vēl visādas citādas skaistas lietas. Es jau apsolījos sev visas trepas nebildēt, bet šis ir riktīgi interesants skats. Pie vācu māsām no Santa Kročes. Aha, nu sklosti ar kaut kādu, ja? Jā. Viņš man saka, ka mēs ejam uz kaut kādu īpašu vietu. Man liekas, ka mēs tūlīt ejam pa vārtiem ārā. Bet mans vīrs jau zina labāk, kur mēs ejam. Jebkurā gadījumā šī pilsētiņa ir skaista. Ej, pa kuru ceļu iedams. Tā saulīte, tagad rietošā saulīte tik skaisti izgaismojas tur. Kā man tu patīk.
skaisti te ir. Ko viņš simbolizē, tas piemineklis? Uzskaidrosim. Es domāju, ka tu zini. Nē, vēl nezinu. Var sakot, tu zini to, ka viņš ir Asīzes simbols. Tā attēlo jauno Asīzes Francisku, kad viņš pēc neveiksmīga mēģinājuma kļūt par bruņinieku atgriežas mājās. Salauzts, noguris un apjucis. Skulptūra simbolizē Franciska iekšējo sabrukumu un vilšanos pasaulīgajā karotāja dzīvē, pārēju no pasaulīgajām ambīcijām uz garīgu aicinājumu pazemību, kas atnāk, kad cilvēks piedzīvo sakāvi un atskārst, ka viņa ceļš ir citur. Jaunas dzīves sākumu, kas dzimst brīdī, kad saproti, tas nav mans ceļš. Tradīcija stāsta, ka pēc šī atgriešanās Francisks saprata, ka viņa sirds tiecas nevis pēc slavas, bet pēc miera un palīdzības citiem. Un tieši šeit sākas viņa pārvērtības. Skaista tā bazilika. Jā, Tad- šādā nav bazilika. Ai, nu vienalga. Nu, baznīca. Edi. Bet iespaidīgi. Jā. Nu, kas ir ausīti? Rausītimā. Sākas Kas jau sākas? jau otrā līmeņa iesvīdums. Es tev varu pirmo noslaucīt, man salvetīts ir. Pirmais jau ir garām Vai vecais velcies? pulstēs. Kustēs, ēst gribi? Jā. Nu tad ejam. Kalnā kāpt tu vari, Jā. ja tu gribi ēst. Gribu. Ja tu negribi, Jā. tad tu nekāptu. Jo. Bet cik ir? Man liekas, mums tā mašīna jau arī kaut kur kalnā ir, ne? Nē. Kā Mēs mēs tā kā ar pacēltiem liftiem. eskalatoriem. Atceries, viņi darbojas līdz 9:00. Nu, Tad būs jāiet kājiņā, tapu mazajām. uz leju jau bija parastās kāpnes. Bet tur no kalna, kas tur nenokāp no kalna? Nu šobrīd izskatās, ka tev nepatīk nekāds kalns. Nevis lejā uz augšu. Man nepatīk uz augšu. Tev nepatīk uz augšu? Jā. Un kas vēl tev nepatīk? Ka tas Pārējais man mašīnas tur patīk. brauc, vai ne? Nu mašīnas, kas ir tā mazajā, kas ir besi. Jā, bet viņi dzīvo tādam cilvēku. Tās bija māsas. Māsām vajadzētu stāvēt ar kājām. Viņas Kāpēc? taču ir- Svētas? Viņām vēl ir ciešanas. Ciešanas mīkstāts. Ielas palika tukšas. Tikai klosternieks taigā. Man liekas, ka visas viņas paliek tukšas. Skaists vakar krāsas. Gan visa tā iela, gan debesis. Mēs kaut kur tur lejā dzīvojam. Un arī saulriets. Nu, kaut kur mēs dzīvojam, bet no šajienes es šobrīd nezinu, kur mēs dzīvojam. Iepriekšējo krodziņu mēs izbrāķējām, jo tur nebija neviens cilvēks. Un bija ļoti dīvaina attieksme no viesmīļu puses. Ienācām šeit, bija arī tāds vēl nebija ļoti pilns. Bet tikko mēs piesēdām, principā pēdējā brīdī paspējām. Krodziņš piepildījās. Vēl divi galdiņi. Vēl divi galdiņi ir. Mūsu sunītis ir ideāls, sēž zem galda un pat sajūsminātai viesmīlē nenokoda roku. Viņš bija ļoti kulturāls. Tas nozīmē, ka šī ir laba vieta. Jā, Ferdis tā izdomāja. Jā, Ferdis tā izdomāja. Un mēs dzeram ļoti garšīgu vīnu. Kaut kādu īpašu, cik viņš maksās, man nav ne jausmas. Jo ēdienu karta bija mūsu viesmīle. Jā. Jā. Nu tad, par to. To, ko lēja glāzēs, tur bija 7 eiro un 8 eiro. Es pieļauju, ka tur būs 8 eiro. Jā, tad jau nav tik dragi. Kā saka, svinēt, tas svinēt. Šito var dzert un dzert šito vīnu. Nē, nu tev skaitītājs iespējams, es nevaru dzert un dzert. Skopums. Šitas vīns var nodzīt skopumu. Ne jau katru dienu brauc. Nu reizi gadā nevar teikt. Nu, gadījās. Nu, gadījās. Nu, tā gadījās. Jā. Nu, tik pie kaut kā garšīga, jā. Aldim ir ar baravikām. Man ir ar cūkas kaklu. Kā viņi rādīja pret sevi. Nu, es sapratu, ar kaut kādu cauraudzību man ir.
Protams, jānobildē viss. Bet es atcerēšos, ko es esmu ēdusi. Bet jautājums, Ēdiens ir ļoti garšīgs. Kāds tev jautājums? vai mums istabiņā glāzes bija? Ja nav glāzes, dzersim no pudeles. Korķevītis. Nu, beidz, iesim pie saimnieka, nu. Man ļoti patīk tā itāliskā atmosfēra. Visi kliedz, ir šausmīgs troksnis, bet visi ir priecīgi. Visi ir priecīgi, laimīgi, un ēdiens ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgs. Tiešām ļoti garšīgs. Nu, ja svinēt. Vēl arī tiramisu. Tik forša atmosfēra. Jā. Ka negribot, gribu ēst vēl. Es nezinu, vai vajadzēja. Vajadzēja. Bet vajadzēja. Te viss tik rosīgi, tik itāliski. Pilnīgi ēst vairāk. Laipni. Jā, Priecīgi. jā. Man patīk. Bet tagad beidzot ir Itālija. Jā. Oi, tik garšīgi paēdām tikko. Perfekts krodziņš. Tagad nu basta. Esam pieēduši līdz acīm. Koncertu negaidīsim, jo ChatGPT man nemācēja pateikt, kas te tāda ir, kas tur spēlēs. Brauksim mājās uz viesnīcu. Var jau būt, ka koncerts labs, bet nu nē, brauksim mājās. Riktīgi laba šokolādes reklāma. Rīzes šokolāde. Paliks tik pufīga. Paskaties, kas pa pilnmēnesi. Šodien noteikti raganas lido. Tur kaut kur. Jā. Verks jau jūt. Jā. Braucu mājās. Brauc mājās. Ja sunītis tā kā lika mums nākt uz māju, tad laikam tāpēc, lai varētu paspēlēties ar bumbiņu, jo baterijas viņam pagaidām vēl diezgan daudz Ei, nav izlādējušās. nav izlādējušās. Svērs. Bet viņam būs tā, vienā brīdī viņš vienkārši kritīs un gulēs. Tā kā mazam bērnam. Mazais. Jā, bet tas skats no mūsu terasītes uz Vecpilsētu izgaismoto ritīgi skaists. Un pilnmēnes visam komplektā. Kijā labas mašīnas. Viņām nāk vīns līdz. Tas korķevītis līdz. Jā, bet vīna glāzes nenāk līdzi. Pateikšu Mārim, lai sagādā Citreiz vajag. arī vīna glāzes. Jo citādi mums te nav suņu pudeles jādzer. Jā. Bet nav vīna glāzes Itālijā un nav vīna glāzes. Neaplējies. Līdz uz galdiņu. Assisi Rosso. Sportoletti. Vai tu saproti, ka tur labāk pagaršo? Pagaršo. Tas būs prātīgāk. Vakariņās bija labāks. Nu šim vienkārši jāsālpojās vēl, es domāju. Tāds, vienkārši sarkanīts.